Tas kā vēl paldies. Sievienas sarīkojuma vadītājs Arnis man teica, ka man tomēr jāpasakļavies teikumu sākumā. Un patiesībā es laikam tāpat kā jūs šo vakaru ļoti gaidīju ar tādām pavasarīgām sirdsvīsām. Jo man ļoti gribējās, lai šovakar pie mums ciemos ir divas brīnišķīgas sievietes, rakstnieces, vispār vienkārši lieliski cilvēki, kā vairums no jums jau to zina. Un tāpēc baudīsim šī vakara sarunu ar Daci un ar Denu, pavadīs mūsu tikpat brīnišķīgais Arnis. Paldies! Krāsā Ilza. Tā. Jā, tu tur pa vidu māki. Labvakar visiem! Paldies katram no jums, ka varējāt atrast laiku šovakar atnākt ciemos pie mums uz muzeju. Uz tādu nelielu un es ceru jauku literāru sarunu. Atskatīsimies gan pagātnē, gan runāsim par aktuālo, gan varbūt beigās arī tad par nākotni. Un domājot tieši par Daci un par Dženu, man vienmēr ir šķitis interesanti tas, kurā mirklī tad jūs vispār sākāt interesēties par literatūru. Vai tas bija kaut kad agrā bērnībā, skolas gados, varbūt kaut kad vēlāk, jo tā tad atgādināšu, ka Dace Literārajā akadēmijā nonāca 2014. 13. gadā. Divi kursi, un jau 16. gada pašā nogalē, ja pareizi atceros, pirmā debijas grāmatiņa iznāca Ledus apelsīns, un Džena tad sanāk pāris gadus vēlāk, 20. gadā Literārajā akadēmijā, bet noteikti tā interese par literatūru ir bijusi ātrāk, es pieļauju. Bija gan, jā, kā iemācījos lasīt, un lasīt iemācījos tikai pateicoties tam, ka man gribējās lasīt. Jo mans pirmās 3 grāmatiņas taisni šodien atcerējos, bija Sniegaltīte, 7 roķīši, Pelnušķīte un Īkstīte. Jā, un es tā zināju no galvas. Un tad es sapratu, ka man mamma izlaiž kaut kādus gabaliņus, jo es zināju no galvas, un tad es sapratu, ka man vienkārši tas ir jāizdara. Es pat vēl tagad atceros to sajūtu, kad es sapratu, ka es varu salikt kopā Sniegaltītē to vārdu. Kāds man bija brīnums un šoks. Un es skrēju pie mammas, un mamma viņa man liekas bija atvieglota, viņa neizturējās pietiekami svinīgi par šo faktu. Un tad es arī kaut kā to atceros, jā. Kaut kādi, nezinu, man liekas, kaut kā 4 gadi man bija jau. Kaut kā tā. Tad es lēnītēm sāku lasīt visas tās grāmatas, jā. Un tad arī visu mājas biblioteka lasīju. Un tā arī tas sākās. Bet es, tad kaut kur pirmajā klasē man jau bija skaidrs, ka es būšu rakstniece. Tā es visiem paziņoju, jo man patika rakstīt, vienkārši sacēt visādi stāstīņas. Bet, kā jau tas dzīvē notiek, vai ne, tad sākas visādi kārdinājumi, līkloči, apstākļi un tā tālāk. Un tad tas viss man savirpinājās Vieglas rūpniecības tehnikumā ar mērķi kļūt par apģērbu modelētāju, tāpēc, ka tur var vienkārši iemācīties pelnīt naudu un iemācīties šūt un tā tālāk. Un jā, un tad jau sācās pārmaiņu laika, un tad jau bija visādi tādi piedāvājumi, nevis kuriem es nevarēju atteikt, bet kas man tā kā attālināja no literatūras, jo fakultātē, man liekas, toreiz filoloģiskajā bija tikai klātiene, man liekas, neklātiene nebija, un tad es sapratu, ka es tā vienkārši nevaru tajos apstākļos. Un tad man likās, ka es palieku veca, un kad es vairāk vienkārši vairs nevarēšu rakstīt, tāpēc, ka visi ir iesildījušies jau kaut kur 18 gados, visi man zināmie rakstnieki. Es domāju, vienkārši man bija tāds stereotips, jā, ka es to nevarēšu noteikti izdarīt vairāk, viss ir pa vēlu. Bet es rakstīju visos uzņēmumos, kurus esmu strādājusi, esmu rakstījusi.
Tas, laikam, ir tās kreisie gājas, lai taistītu kreisos gājienus, uz mārketinga nodaļu un tā tālāk. Un tad tas pirmais nopietnais āķis bija, kad man pavieris Garcia, meksikāņu mākslinieks un pavārs, kur mēs kopā vienā uzņēmumā strādājām, man pierunāja uzrakstīt ar viņu kopā grāmatu. Tā mums tāpā gatavot savu meksikāna, tādu, kur es rakstīju viņu stāstus par dzīvi, viņš man stāstīja savu dzīvi. Un ilustrēts ar receptēm un brīnišķīgi skaista grāmata. Un tad es sapratu, ka arī bija arī labi novērtēta tajā laikā. Lai gan ieskaitīt pavāra grāmatās, jo tur bija šīs receptes. Bet tas man bija tas nopietnākais āķis. Kā tev? Man bija arī diezgan līdzīgi. Varbūt es sāku ļoti agri arī lasīt. Man lasīt iemācīja vecais tēvs. Es atceros, kā es sēdēju pie galda virtuvē un bija grāmata Kaķēns saka ņau. Un viņš bija savilcis pa zilbītēm, ar sarkanu pildspalvu atdalījis zilbītes. Viņš man mācīja lasīt uzreiz pa zilbēm. Un es atceros, kā tas bija grūti un kā man traki gāja. Bet es ļoti agri iemācījos lasīt un tad arī faktiski rakstīt. Un tad bija milzīga lasīšana. Es izlasīju visu grāmatu plauktu, un es lasīju tās grāmatas, kas tā nav vispār bērnu grāmatas. Viss, kas mājās ir, tas viss tika izlasīts, jā, un skolā man, kā jau parasti visi sacerējumi, domraksti, un ļoti patika, bet es no bērnības vienmēr rakstīju tajos skolā, es būšu žurnāliste, es būšu tulks, man bija tāda doma, ka es būšu vai nu tulks vai žurnālists, man nebija tā, ka uzreiz kā rakstniece, nē, tā man... bet iekšēji man bija tāda sajūta, man bija tādas slepenas, tādas savas dienas grāmatas, ko es rakstīju, un kad it kā es rakstu ne tikai dienas grāmatu, tur arī tādu savu tādu romānu. Man arī, pasakas es pati rakstīju sev, bet es viņas nerādīju. Un vienīgais, ar ko es dalījos, tie bija dzējoļi, tos gan es rakstīju. Man arī bija kaut kādas publikācijas tur, pionieri un tā. Bet jā, dzīve tad aizveda pavisam citā virzienā, netiku uz žurnālistiem, ne uz tulkiem, nekur. Un es pēc 9. klases aizgāju mācīties medicīnu, pabeidzu medicīnas skolu un sāku strādāt par medmāsu. Un tad sākās milzīga krīze valstī un tā. Un tad man iegrozījās dzīvē saistībā ar jurisprudenci. Bet neskatoties uz to, lasīšana un tā slepenā, tā rakstīšana vienmēr man nebijusi. Un tāds iekšējais sapnis, un to es kaut kā iekšēji zināju, ka kaut kādi jau noteikti, jau es kaut ko uzrakstīšu tā. Bet tas vienmēr ticis tā atlikts, tad bija jāstudē. Tad līdzīgi. Es arī studēju, bet vienmēr neklātieniem, visi bakalauru un maģistru. Un tad, kad es mācījos jau doktorantūrā, es ļoti daudz laika veltīju, lai uzrakstītu to promocijas darbu. Un, kad es pabeidzu promociju un es aizstāvēju promocijas darbu, tad es sapratu, ka man ir nenormāli atbrīvojies tas laika loks. Ja, es sapratu, ja ne tagad es sākšu rakstīt to, ko patiešām es gribu, tad es aizgāju literāro akadēmiju. Un tā es sāku jau rakstīt to, kas man patīk. Prozu. Un, Dace, kāds tad tev bija tas virzītājs spēks tieši nonākt līdz literārajai akadēmijai? Dzīves melnais caurums. Tas bija pilnīgs dzīves melnais caurums, kad ir tas periods dzīvē, kad tu tā kā esi jau uzkāpis pa tām savām karjeras kāpnēm, esi kaut ko sasniedzis un saproti, ka tev dvēseli ir tukšums. un ka vienkārši tas, ko tu esi darījis, ka tas nav īsti... Tas tev tikai iztukšos, tas īsti nav tev sniedz nekādu gandarījumu. Tad ir tas klasiskais stāsts par atgriešanos pie bērnības sapņa. Un tā atgriešanās man nenāca tik viegli, jo man bija skaidrs, ka es neko lāgu. Droši vien ir pa vēlu un tā tālāk. Un es arī atradu internetā līdzīgi, laikam, kā arī pazīstami ļauži. Atradu internetā literāro akadēmiju, uzrakstīja Ronaldam, viņš saka, jā, lūdzu, jā, mierīgi, jā.
korēsim, darīsim. Un es vienkārši gribēju saprast, kas ir ar mani, kas vispār notiek, vai tas ir kaut ko vērts. Vai tas ir normāli? Es vispār gribu darīt vai rakstīt vai kā. Un tad es aizgāju, laikam bija arī vecākā kursā, bet es nonācu pie Ievas Melngalvas, par ko es esmu ļoti pateicīga visam tam pagriezienam manā dzīvē, jo viņa bija pirmais cilvēks, kurš tiešām pateica, ka tas ir labi, ko es daru, tas ir to vērts, un viņa arī bija mans pirmās grāmatas redaktora. Un tas, ko viņa mums, ko viņa man atklāja, respektīvi, jo man bija tāds sajūta, ka tā, rakstīt es kaut ko varbūt varu, bet viņa mums iedeva visus tos instrumentus rokā, kurus vienkārši es nezināju, kur viņas ņemt. Bet tad, kad tev viņi ir, tad jau tu apmēram kaut kā ar viņiem mācies kļūdām, nekļūdām, bet darboties. Nu tā drusīt tā metodoloģija, tāda kaut neliela tāda, jo ieskat vienkārši, kas ir kas. Un tas man ļoti palīdzēja norentēties vienkārši tajā, ko es daru. Jo es bieži sev piefiksēju to momentu, kā mīs tās tā mērs, ja, kur ir tas rakstītājs, kurš raksta vienu teikumu 56 reizes, ja, man bija kaut kur līdzīgi, ja, ka tu netiec tālāk, ja kaut kas 9. vilnis, ko tu nevari pārvarēt. Un tad šis bija tas moments, kur vienkārši man pārstūma pāri tam malnim, jā, un tad jau viss kaut kā lēnu garu. Nu, ne lēnu garu, bija diezgan sarežģīti sākumā, es neteikšu, ka man bija ļoti viegli, bet palika arvien varbūt raitāk. Nu, tā bilde palika arvien skaidrāk. Nu, tā es teiktu. Nu, tā, jā, tas pirmais gads akadēmijā, tas bija ļoti, ļoti ārkārtīgi vērtīgs. Bija Ievas. Un arī nākamais gads, kur mums bija tikai pusgads, jo Nora Ikstena mums tur kaut kādā brīdī atteicās, ka bija kaut kāds pusgads paredzēts ar Noru Ikstenu, bet viņi tā kā mums tur tā pazuda. Un tad Osvalds Zebris atnāca 2. gadā un lika mums rakstīt scenāriju. Es domāju, ka mēs viņu nožmiegsim vienkārši. Tas man likās kaut kas tik šausmīgi ārpus komforta zonas. Tā kā dramaturģisku darbu. Jā, bet tur es noķēru to momentu, ka viss ir labs, ko tev tomēr liek priekšā dzīve. Ja, ka tev vajag tomēr mēģināt izmantot, jo mēs ļoti satrenējāmies uz dialogiem. Kaut kādā veidā tiešām. Un es to tā, jo man likās, ka dialogs ir kaut kas šausmīgs. Es arī pirmajā grāmatā vispār izvairos praktiski no dialogiem. Bet tur kaut kā, nu tas, jo lielāks treniņš, jo tu tomēr to, nu, arvien labāk varbūt mēģini darīt. Jā. Un kā tev, Džena, bija šie pirmie soļi literārajā akadēmijā? Nu, man arī tieši trāpījās pie Ievas Melngalvas, ja, pirmais mācību gads, un es esmu ļoti pateicīga Ievai, jo droši vien, ka, ja nebūtu viņa, diez vai varētu tikt kaut kur uz priekšu, jo galvenais, ko es no tā dabūju, tas bija tā uzdrošināšanās vispār, un tā kā dalīties ar to, ko raksta, nebaidīties saņemt to kritiku, nebaidīties saprast tās kļūdas, un, nu jā, bet galvenais ir tā dalīšanās. Un Ieva mums tieši bija tas Covid pandēmijas gads, un mums bija tās arī attālinātās mācības, un viņa mums ierakstīja arī papildus lekcijas. Un bija tā, ka es reizēm vakaros viņas vēlreiz skatījos, un kaut kādā brīdī ir tāds klikšķis, un kaut kādas lietas, ko tu saproti, it kā, ko tu esi jau dzirdējis, un tā ir tāda jocīga sajūta, un liekas, tā, vēl taču varbūt tā var un tā. Un tā kā tā atvērās tāda pasaule, un tā es varēju iet ar tiem stāstiem uz priekšu. Tā bija tāda brīnumaini diezgan sajūta. Un tā sajūta, ka kaut ko tu skati, kā tu kaut ko esi sapratis sevī, un par sevi, un kā tu vari to, kas ir tevī, parādīt citiem. Nu tā, un drusciņ kaut kas atverās. Kaut kas tagad atverās, jā. Tu vari vairāk drusciņ, tā ir. Padalīties ar to. Jā. Un tad, kā Dāce teica, ļoti raiti jums ir aizgājis, jo paskat, nemaz nav tik ilgs laiks, it kā pagājis kopš 16. gada vai vēl jau vairāk kopš 21. gada, un paskat, Artava šeit šodien Upīšu muzejā uz galda visā godībā, diezgan ievērojami. Tas izskatās, ka raiti, bet patiesībā tas ir nācis ļoti grūti.
Tas nav tik vienkārši. Es nezinu, kā Dženai, jo Dženai tiešām, man liekas, ka šobrīd ir raiti, jo es īstenībā Dženu iepazinu vispār tikai ar otro grāmatu, ar Saini. Tādēļ, ka, kā parasti gadās ar pirmo grāmatu autoriem, ka viņi tā arī paliek pie pirmās grāmatas, un tad es kaut kā tā, jāpaskatā, kā jau, vai ne? Un tad es ieraudzīju Sainu un sāku lasīt, un es biju nenormāli pārsteigta par to, cik dažāds autors var būt daudzšķautņains, cik ārprātīgi apjomu, ko tik viņi nevar dabūt gatavu, ka es biju. Tad es sāku iepazīt Dženu, un tad arī tiku pie dažiem, un man tika arī pirmā roka man bija lasīt tos Grīta apļus, jo tie bija tikai manuskriptā, vēl pat nebija manas redakcijā. Un kas mani pārsteidza, ka es lasīju tos darbus, kas nav bijuši vēl pie redaktora, un tur praktiski nav kļūdu vispār. Tas cik es tur vispār nav kam piesīties. Pāris raganas tev bija daudz, Tev bija daudz raganu. Tas jūtas. Bet principā es par to es biju ļoti, ļoti pārsteigta, patīkami pārsteigta. Man ir liels prieks tiešām, ka latviešu literatūrā ir tāds autors. Es nav tā, godīgi. Tā, un arī tas, ka mēs arī iepazinājāmies ar Dženu starp citu Upīšu muzejā. 2 gadus atpakaļ, kad mēs bijām piedalījāmies tajā prozas konkursā, lasījuma konkursā, un mēs abas arī tikām uz goda krēsliem te un lasīt priekšā, Un tā mēs arī iepazināmies, un tas arī ir tāds fenomens, ka tu iepazīsti cilvēku, ne tikai kā autoru, bet arī kā cilvēku, ar kuru tev momentāli saskan. Un tas ir tāds ļoti rēts tāds, ka tev nav jādomā, kā tam apmenim apiet apkārt, un kā tur vispār to irdināt, bet ka vienkārši viss saskan, un tu vari jokot, un tu vari smiet, un lai gan gribas ticēt, ka mēs abas rakstam nopietnu literatūru, bet tieši tā komunikācija, tas vieglums, tas ir ļoti brīnišķīgi. Un tagad es iepazinu arī Dženu vēl tuvāk, es viņu intervēju arī vienam žurnālam, kur mēs arī sapratu, ka Džena arī ir tāds pasažieris, kas ir izgājis cauri dzīvē, apēdis kādus 5 pudus sāls vismaz un izdzīvojis. Un ir palicis tajā, gaišajā pusē. Un var uzrakstīt par to tumšo pusi, paliekot gaišajā pusē, tas arī ir jāmāk. Tas nav vienkārši, jo parasti ir tas kārdinājums nosodīt, tiesāt, vēl kaut kā tam līdzīgi. Tas man ļoti fascinē Dženas darbos, ka tā tur nav. Tur viss kas cits, bet tā gan tur nav. Paldies, saslavēju. Nē, bet tas pat nav slavēšana, es vienkārši izsaku savas domas, kā es to redzu. Jā, tā tas ir. Un tur arī mums ir mazliet līdzība. Tādēļ, ka es arī, es nekad netiesāju savus varoņus. Nekad, jo es zinu viņu pagātni. Tas ir obligāti. Tas ir arī tas, ko es stāstīju tagad iepriekšējā gadā saviem prozistiem literāra akadēmijā, ka ir jāsaprot visu par savu varoni, līdz saknītei. Un tad tu vari saprast, kāpēc viņš rīkojās tā, vai šitādi vadīt viņu, vai viņš tev vada. Tas atkarīgs no tā brīža, tā brīža, kurā tu raksti. Tur jau tā lieta, tas varonis, tu jau redzi visu, tu jau zini visu viņu no piedzimšanas līdz tam momentam, kas ir tajā stāstā. Visas traumas. Un tad tu viņu tā kā atsūmini, un lasītājs dabū tikai to vienu to momentiņu no viņa dzīves. Bet tu zini, bet tu zini visu, kas ir atpakšā. Tas ir svarīgi, bet ja tu nezini to varoni, tad kā tu vari uzrakstīt, tad tas, manuprāt, nav iespējams. Tas ir tā kā, var kādreiz just, kad vienkārši cilvēks mēģina kombinēt, rakstīgi mēģina kombinēt kaut ko, bet tu saproti, ka viņš nav īsti sapratis, kas ar vispār notiek. Kas ar to varoni vispār notiek, Jā, un lasītājiem to lasot, tas ir ļoti krīt acīs, lai gan it kā liekas, ka tas ir kaut kur zemdegās. Bet tā vispār ir ļoti interesanta tehnika, kas tā darbojas ne tikai literatūrā, bet es zinu, ka arī, teiksim, vairāk aktieri
gatavojoties lomām, paši rada šī tēla biogrāfija, kas paliek ārpus vai nu konkrētā teātra uzveduma vai konkrētās kinofilmas, jo viņam vajag to savu tēlu izzināt, cik tas ir iespējams līdz galam. Tad sanāk šī lielā pieredze ar literāro akadēmiju, un tagad arī tu pasniedz saviem studentiem, es tā saprotu. Tas būtu ārkārtīgi augsti un šarpi teikt saviem studentiem. Tur bija tas stāsts, bija īstenībā senāks, jo man Ronalds jau kādu laiku atpakaļ aicināja vadīt grupu, bet es teicu, vai viņš vispār apjēdz, ko viņš man piedāvāja, ko es varu pasniegt cilvēkiem. Es pats esmu jauns gurķis literatūrā. Bet kaut kā tam Ronaldam ir tur kaut kāda tā sajūta iekšējā, varbūt viņš arī pēta tos cilvēkus, mēs nezinām, kā viņš to dara, bet viņš man pirms 3 gadiem, man liekas, piedāvā, tas jau bija nolēmts, ka man ir jāpiedalās, jo tika sniegts Kultūra Kapitālā vai kur tur tas pieteikums, kur bija jābūt ierakstītiem tiem autoriem, kuri tad vadīs tās grupas, un man vairs nebija izvēles. Un 2 gadus es nokritījos kaut kā, un tad 3. gadā man vienkārši nebija variantu, man bija jāiet. Un tad tas nervus teiks bija briesmīgs, bet es tiešām, es sev atradu to vienu motivāciju, kāpēc es to daru. Un es tiešām ļoti pieturējos pie šīs motivācijas, man bija galvenais šiem cilvēkiem pakalpot. Tieši tā. Un es, protams, es ļoti gatavojos, bet tad jau tas viss notika, kad es sastapos ar savu grupu, un laikam tas tā ir, ka tā grupa nolasās arī tādi cilvēki, kur kaut kā, acīm redzot, var to tā ezotēriski skatīties vai visādi, bet vai vienkārši tīri cilvēcīgi salasās tādi cilvēki, kuri kaut kā ir uz tā viena viļņa, un viņi momentāli ir gatavi iesaistīties, palīdzēt, balstīt, bet ja tur ir kaut kādas, varbūt, kaut kāds nelīdzsvarojums, ik brīdim tas ir normāli, mēs esam radoši cilvēki, mums ir panikas liekmes, mums ir uztraukumi, mums ir viss kaut kas, bet ka tomēr kaut kā dabūt to harmoniju, izlīdzsvaroties, un tas, principā, viss pamatā ir literatūra dabiski, nekas cits tā vēlmē rakstīt. Un man ir liels prieks, ka mums šīs laikam ir tas gadījums, kad tas nav pusotras stundas parasti esošās akadēmijā, bet mēs strādājam ļoti daudz, mēs strādājām tiešām 4-5 stundas dienā, un tas bija tiešām ļoti vērtīgi, un man liekas, tie visi, varbūt kādi 2-3 varbūt vēl nav publicējušies, visi ir izgājuši šo savu pirmo iniciāciju, nokļūt kādā izdevumā. Jā, tā kā es domāju, ka tas ir to, vai viņi visi paliks, es nezinu. Ja, es nezinu, vai tur, protams, bet es domāju, ka tas laiks, ko tas ir devis mums katram, to parādīs laiks, ko tas mums ir devis, šī esam kopā. Katrā ziņā ir labi. Tu jau būtībā atbildēji uz manu nākamo jautājumu, vai cilvēkam vispār var iemācīt rakstīt. Būtībā, kā tu domā, Ženi, var iemācīt cilvēkam rakstīt? Vai var iemācīt rakstīt? Tas ir tāds piņķerīgs jautājums. Es domāju, ka cilvēkam iekšā ir jābūt jautājumu sākotnējam zinūrim un tam, ko tu gribi pateikt. Ja? Un es domāju, ka varbūt, ka ne visiem ir ko pateikt tam lasītājiem, un arī pašam varbūt sev, bet, teiksim, iemācīt strukturēt tekstu un izveidot kaut ko, kas ir līdzīgs literatūrai, to jau var iemācīt tehniski, bet vai tur būs tā dzirksts, vai būs tā dvēsele, to jau nevar. Tas ir atkarīgs tikai no paša cilvēka. Tā kā mums no akadēmijā var iedot tos instrumentus, pat, kā tāds teica, ja, parādīt, kādu metodoloģiju mēs varam izmantot, ja, kā rakstīt dialogus un tā, bet to dzirksteli, to dzīvības, to dvašu jāiepūš ir tam autoram tajā savā tekstā. Un tad vai tas izdodas vai neizdodas. Tā, jā, es laikam būšu piekritēju
Tā versija, ka iemācīt, tu man nevar iemācīt rakstīt, tā kā rakstnieks rakstīt. Man liekas, ka tomēr tam cilvēkam ir jābūt kaut kādai talanta dzirkstī. Tas ir, tam ir jābūt drusciņ tam talantam ir jābūt, vai pat ļoti ir jābūt, jo tādēļ, ka, kāpēc es pieminēju tos krīta apļus, kuris lasot bez redaktora, kurus ieraud, tas ir. Tur visu to talantu nevar noslēpt. Viņš tur iznirst, viņš tur parādās, viņš ir izpeld visur, viņš ir. Viņš vienkārši tur nevar viņu nekā iebakstīt kaut kur vai kaut kur viņam patēja aizbāzt muti. Viņš tur ir, viņš tur kliedz, viņš tur ir tāds. Un reizēm, bet tas, ko man palīdzēja saprast mani dalībnieki, manas grupas dalībnieki, ka tu jau arī redzi, ka tur viņos ir, bet tur viņi sakraujuši ar visu tās bruņas reizēm, varbūt ne visiem, bet ir tiešām, kas sakraujuši tās bruņas, ir, ka viņiem vienkārši drusīgi vajag palīdzēt, pastumt nost to mētelīšus, tos uzpumpētos mētelīšus. Bet tās laiviņas un vēl visu, ko viņi tur aizlikuši sev priekšā, bet tur arī ir, un tu tā kā jūti viņus, un tad šausmīgi uzmanīgi, vienkārši tā, tu neaizbiedētu arī, tur, bija tiešām, ir tie momenti, kur tu jūti, ka tu ir, bet viņam tikai drusciņi vajag tā, drusku palīdzēt, tikt ar sevi galā, un tiešām tādi, tiešām tā tas arī darbojās, tā es gribētu teikt. Bet kaut kādai talanta dzirkstī noteikti ir jābūt. Jo vienkārši kārtīgi uzrakstīt stāstu mēs visi varētu. Visi var uzrakstīt kārtīgi tādu stāstu, kaut kādu stāstiņu. Bet lai viņā būtu šī dvēsele, lai viņš nogāstu tev no kājām, ka tev tā ir jādomā 2 dienas pēc tam. Tāpat kā dženēties tāds, viņi ir suģistējoši. Viņi ir absolūti suģistējoši stāsti. Jo to jau es esmu vairāk kārt teikusi, ka es arī savējiem stāstīju dalībniekiem, kad vienkārši tvītot Manzelnams, saimīgi, kad vienkārši sāc vakarā skatīties pa stūriem, un vienkārši viņš tikai šausmīgi iedarbojas, tīri fiziski. Un arī krīta apļos, kuras tev teicu, ka es nosapņoju to sapni, sevi galvenā lomā, kur tev ir tā advokāta satiek to maņoku, Un vienkārši tā, ka tu redzi nosapņo visu sapni, nosapņo vienkārši ar sevi galvenā lomā, tāpēc, ka viņš vienkārši ir tā tevi paņēmis, ka tu tik vienkārši neties no tā vaļā, Tas ir tas talants, tā tas ir. Kad reizēm mēs ilasām kādu grāmatu, jauka grāmata, viss kārtībā, bet reizēm ir tā, ka tā vienkārši nonas jumtu, vienkārši domā 2 dienas. Kā tajos 5 lapās var šito ielikt, tā tas ir. Tā tas ir. Ar šo man ir arī tāda mazliet smieklīga pieredze sanākusi. Tad, kad es studēju filoloģiju, tad pēkšņi fakultāte vai nodaļas vadība pieņēma lēmumu atjaunot tā saucamo radošās rakstniecības kursu, kurš kādreiz bija pastāvējis, bet, manuprāt, tur bija aptuveni 10 gadu pārāvums. Un tad jau tas sanāca, tā teikt, piespiedu kārtā, jo jau uz literāro akadēmiju nāk cilvēks, kurš grib vai grib pamēģināt, tad tur studenti, man liekas, bija šausmās. Un mums bija 2 daļās, bija dzejas darbnīca pie Ronalda Brieža, un proza bija pie Ingas Žoludas. Tad es pirmo reizi dzīvē nonācu tādā smieklīgā situācijā, jo es gan pētu pamatā prozu un dramaturģiju, gan arī pamatā rakstu par prozas grāmatām, bet sapratu, ka ar to prozas rakstīšanu tas ir tā diezgan traki. Savukārt par dzēju es krietni mazāk interesējos, gan akadēmiski, gan literatūras kritikā, bet pie Ronalda Brieža sanāca ļoti labi dzēju uzrakstīt, tā kā smieklīgi. Viņš arī ir meistars, viņš ir kluss, bet viņš ir meistars. Viņš ir kluss, it kā nemanāms, bet viņā ir, viņš jūt, viņš arī jūt cilvēkus, tā ir. Kādas jums vispār ir tās, kā lai pieklājīgāk pasaka, ja tā varētu teikt, tās
lielākās literārās autoritātes šobrīd, varbūt gan latviešu literatūrā, varbūt arī pasaules literatūrā. Dacei Džena ir autoritāte. Jā. Ieva Melgava jums abām ir... Regīna Zera arī noteikti no latviešu autoriem, ja mēs runājam par latviešu autoriem, pilnīgi noteikti, tas arī ir kaut kas pilnīgi fascinējoši. Ja par prózu runājam, jā. Man absolūta autoritāte ir Neiburga. Arī, jā. Neiburga tas ir vispār tas stāsts, ka es teicu, ka savulaik esmu teikusi, ka savulaik kā bībeles vietā. Jo tur reizēm ir tā, ka tu lasi kāds darbus un tad tur ir kāds sižets. Redz, cik interesanti, tur kaut kā ir sapīts, tur, vai izvirzīts vai kā, bet šeit bija pilnīgi kaut kāda cita tā suģestija. Ja? Es pat reizēm lasīju to grāmatu tikai tāpēc, stundu, piemēram, kā tu esi nobraucis, tu esi kaut kur aizbraucis šķērsām, tev viss ir sajūtas galvā, un tu vienkārši paņem tagad tīru ūdeni, ja, un palasi vienkārši to grāmatu, un tu tev viss sastājās. Tā ir, tā ir tā pārpasaulīgā literatūra, kur ir ļoti reāla. Vienkārši lasāma, bet tur ir tādi dziļumi, tur neko nav trūkst vārdu. Tā es teiktu, to nevar pateikt, jā. Par tiem, tāpat kā par dzeju kādreiz. Es neesmu tik liels speciālists dzejas kā Džena, bet viņi mācās arī rakstīt dzeju. Jā, bet arī, teiksim, tu palasi ļoti daudz dzejas šobrīd. Tāpat kā prozas arī ļoti daudz, bet tu, kad Edvīna Raupa, ja man viņš ir tas arī dzejnieks, kurus jebkuros apstākļos var lasīt. Un tur arī tu izlasi kaut kā 3 rindiņas tur uzrakstīts, ja? Bet tu vienkārši tu sēdi noelsies, tev ir tirpiņas par ķermenīti, un tu saproti, ka tu vienkārši, ka tur ir pateikts tik daudz, un tur visums, tur viss ir pateikts, un tu pat neko, un tu nezini, kā to var izdarīt 5 vārdos, kā to var izdarīt, tas ir tas talants, 5-6 vārdi, ja, bet tā, ka tu vienkārši izej cauri sienai. Tas nav tu, kas izēja cauri sienai, tev iznes tā kā, tā, ja. Vārds, būtībā vārds, ja, ko autors ieliek tajā. Tas ir tas, kas man, ko es arī varbūt saviem mocīju, savus dalībniekus, lai domā par to valodu, kā tu to pasaki, kā tu tās sajūtas, parāda tās sajūtas ar to valodu. Un tad es mocījos cilvēks. Tas ir tas, kas man arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Ka nevis vienkārši kaut kā uzrakstīt kaut kā un tā, bet iedot uz sajūtām lasētā, lai viņš pats piedalās, lai viņš pats kļūst par aktieru tajā, un šito es noklausījos no Neila Geimana lekcijas, intervijas, ko viņš arī, kā viņš izpaudās, arī, ka viņš teica, ka viņam ir ļoti svarīgi atstāt literatūrā tas plaisas prozā, lai tas lasītājs, viņš tā kā arī piedalās tajā stāstā. Tā, kā aktīvs kaut vai. Jā, tas par tiem, tev vēl, es atceros, ka Borges mēs runājām, ka tev bija... No latviešiem ir Berelis noteikti. Jā. Arī Berelis, un es arī abrīnoju Manfeldē to vārdu meistarību, kā viņa auž tekstu. Bet jā, bet tā absolūtais fans, man jau ir Kafka, ja tas Kafka man tā kā, to es lasu tur rītā vakarā, no jebkuras vietas, jebkuru lapu. Tur arī ir tas, kas Neiburga ir līdzi, teiksim, ir tāds salīdzina latviešu autoru, kur arī ir ļoti daudz, kas tajā vienā mazā gabaliņā, šitik maziņš gabaliņš, ja, bet tu saproti visu par tā varoņa dzīvi. Ko tur, tas, viss, jā, tāds ir. Tāpat arī Borgesam, kad tur izlas to rindkopu, un tad ir tas zemūdens, viss tāda vaļa neredzamā, bet tikai izjust, tu viņi nevar ir, tas ir tas, ko tu tekstā neredzi, tu viņu savu izjūti, ka var to sajūtu. Un droši vien, ka tie, jā. Man vēl Alice Munro, tas man arī tas psiholoģiskais iekšējo drāmu. Meistari, un tas viņi man tiešām ļoti arī ir ietekmi.
Es to viņas esmu drusciņi ietekmējusies, teiksim tā, jā, ka man patīk šīs te iekšējās drāmas, kur it kā varbūt pat ārējā nekas nenotiek, jā, bet tu redzi, to jūti, to, kas tur pa zemestrīci darās iekšpuses, jā. Arī Kortasārs stāstīs īsi, jā. Nu, ja jau Borhers patīk, tad jau tur pat blakus arī otrs ir, jā. Es atceros, kā Džēna man stāstīja par Borhers, un tu man stāstīja, ka viņš ir gājis pa ielu un skatās, ka viņa grāmatas laudēm izkastē, tāpēc, ka viens nelās no grāmatnīcas, jā. Pie grāmatnīcas vienkārši izmest ārā. Viņš ņem, kas grib, iekuram. Jā, un tad pēc paiet laiks, jā, un atrodās lasītājs un cilvēks un lūdzu pasaules slāvu un viss nonāk līdz Dženai. Jā, bet tā ir, jā, un viņš tas darbs, viņš iziet cauri gadu desmitiem un beigās viņš pat tiek iztulkots un es viņu izlasīt un iemīlēties. Lūk, tā tas darbojas. Tā šie klusie tīkli darbojas pasaulē. Nu jā, un redz, no pieminētajiem arī Kafka, piemēram, nemaz negribēja, lai pēc viņa kaut kas paliek, un šis lūgums netika izpildīts, un te nu mēs esam, jā. Tā kā to nekad nevar zināt, kā literatūras vēsture kļūst par vēsturi un par nākotni. Lasot jūsu darbus, man ir radies tāds iespējas, ka jums abām ir diezgan būtiski savos darbos ierakstīt tādus diezgan personiskus motīvus. Nevienmēr varbūt, bet reizēm, un es gan jau arī, ka kļūdos, bet reizēm man ir tādas nelielas aizdomas bijušas. Nu, tur, teiksim, tas, ko tur varbūt citos gadījumos vieglāk ir atšifrēt, kā piemēram Dacei brīnišķīgais stāsts Bumbulītis, kur es saprotu, ka ir tā tieši studiju laika pieredze, kuru tu pieminēji šīs sarunas sākumā. Un tāpat es arī par Dženu domāju, un jo īpaši pēdējā krājumā tieši krīta apļos, gan jau, ka ir pietiekami daudz. Kāpēc jums tas ir būtiski ierakstīt kaut ko no sevis un cik lielā mērā jūs to varbūt mēģināt sabalansēt ar savu izdomu? Apzinos, ka varbūt tāds neērts sarežģīts jautājums, bet... Man tā situācija ir tāda, ka ir kaut kādas lietas, ko es nevaru izstāstīt tiešā veidā, tiešā tekstā, tā it kā tas būtu tā kā par sevi. Un tas stāsts, tas ir veids, kā es varu caur to tekstu, caur citu varoni, caur citu situāciju izstāstīt manus svarīgos dzīves momentus vai manas ļoti personīgās lietas. Un es viņas tā mēģinu organiski tajā tekstā ievīt iekšā. Un, protams, ka tas nekad nav viens pret viens, tas vienmēr ir savieto fantāziju, bet tā nepieciešamība... Tur ir iztēle, vai ne? Bet tā ir iztēle, protams, jā, jo, manuprāt, tas jau nav dokumentāls darbs, man es nerakstu dokumentālus vai tā, bet tā ideja, es nezinu, es nekad tā arī nerēķinu, ka tagad tas būs tik daudz, būs tas vai tas. Jā. Man ir kaut kā tāda sajūta, tas būs tas, no manis tas būs atkal kaut kas tā, un tas viss pats tā veidojās. Bet, protams, kaut kādas personīgās lietas, es vienkārši saprotu, šis ir tas brīdis, kad šeit viņas var tikt atklātas šajā, teiksim, stāstā. Jā, man tas personiskais varbūt ir nāk tā kā impulss. Viņš darbojās drīzāk tā, kad jo arī tas pirmais Ledus okeāns vispār ir pirmais stāsts, ar kuru es vispār sāku literatūrā. Un tur bija ļoti personisks impulss saprast, vienkārši vēlme saprast, kas notiek manā dzimtā, kāpēc tur ir tādas attiecības un kas un tas. Un es sapratu, ka es pat nezinot nekādas terapijas šitās rakstīšanas. Ja? Es vienkārši sapratu, ka vienīgais veids, kā es to varētu mēģināt izdarīt, ir to uzrakstot par to. Un tad lēnu garu es sāku arī tur iesaistīt kaut kādus cilvēkus ar kaut kādām atmiņām un tā. Un tad es sapratu, ka ir daudz balto plankumu. Tieši tāpat kā romantiķē, kur būtībā arī mana tēta tehniskā dienas grāmata, ka ļoti daudz plankumu.
Un tad, bez iztēles tu to nevari aizpildīt. Ja? Tu vari apmēram kaut kādas detaļas zināt, bet iztēle, bez iztēles to nevar, tāpēc tā ir literatūra. Ja? Tāpēc tas ir tāds hibrīds, ja? Tāds iztēles un prozas hibrīds. Bet, starp citu, par bumbulīti pieminēto, te ir arī ļoti interesants moments, ka tas arī ir impulss no dzīves, faktiski tāda atmiņa, smeldze, tas ir veltījums vienam cilvēkam, kur vairs nav starp mums. Bet arī viss tā, tas visu laiku ir manī dzīvojies. Viņš kaut kur ir karājies man apkārt, un tas impulss. Un es sapratu, un vienu brīdi sapratu, ka ar to kaut kas ir jādara. Un es aizbraucu uz Ventspilu, man liekas, rakstīt romānu, un man tas bumbulītis, un viss, un tikai bumbulīti. Un es rakstu to bumbulīti, un es uzrakstu to bumbulīti, un es saprotu, jā. Un tas ir tas, ka tur nav tā personiskais. Kā man teicis, izlasa šo stāstu, viņš man piezvan un saka, Dārts, klausies, kurā brīdī tu esi dzīvojis Kūpnītnēs? Es saku, bet es tā neesmu dzīvojis tā kā Kūpnītnēs. Viņš domā, ka viņam kaut kad apmējusies. Bet es neesmu dzīvojis, vienkārši man ir tik daudz citu cilvēku iespaidu, ka es to ļoti labi spēju iztēloties, ja, un visu to saliku kopā. Ja. Tas tika uztverts kā autobiogrāfija pilnīgi. Jā, tieši tā, kaut kā tas impulss, viņš ir līdzīgi. Varbūt viņš kaut kādā veidā ir izstāstīts, bet citādāk. Viņš ir literāri izstāstīts. Ja? Tikā uztaisot no tās drāmas, no drāmas literatūra. Ja? Stāstu būtībā. Ja? Tātad, viņš tur dzīvo tikai citādākā formā. Ja? Un tad, faktiski, tas ir tas. Tāpēc tas ir veltījums. Jā. Bet tā tas ir. Visu laiku ir bijusi tā iekšējā sajūta, ka vai vainas apziņa, ja? Tāpat kā Dženai, ja? Tas visu laiku tā vainas apziņas, tas tā tēma, ja? Kas viņai virpuļo cauri visiem viņas darbiem, ja? Ar kuri ir kaut kādā veidā kaut kas jādara. Kaut kas jādara. Jā, jo vaina vilšanās ir divas tādas lietas, vismaz man tas šķiet svarīgi par to. Jā, bet varbūt ne tiešām veidā, ja? Bet tas ir, kaut kas tur ir tāds, ka Varbūt, ka varēja, varbūt, ka nevarēja. Ja? Tā, ja? Un tas kaut kur dzīvo tevī. Tāpēc mēs esam cilvēki, laikam. Tas cilvēka kodols, ja? Mēs to smējāmies, ja? Ka tas jau dzīvo. Tu vari par to izlikties, ka tas nav, vai izvairīties, ka tas nav, ja? Bet viņš ir. Kaut kur viņš ir, un viņš tev bakst ar to savu dedzīt. Ja? Jā, tas ir veids, kā tu to kaut kā tiec varbūt ar to galā. Ļoti daudz rakstnieku, kas ir prozas autori un ir iesākuši ar stāstiem, agrāk vai vēlāk nonāk līdz romāniem. Tā tāda pilnīga likumsakarība, ja mēs ejam cauri literatūras vēsturē, un arī jaunākajos laikos īpaši, un tad, kad Dacei jau bija 3 stāstu krājumi, es tieši domāju, kad tad būs tas romāns, un pēkšņi viņš bija. Ja es pareizi saprotu, tad te arī par to galveno virzītāju spēku kļuva tieši tā doma, ka šī te atrastā dienas grāmata radīja iespēju radīt vienkārši plašākas formas darbu. Tā tas notika, vai tur ir? Tas faktiski bija jau ļoti sen, kad es šo dienas grāmatu izlasīju. Tas jau bija pirms iznāca ledus apelsīns. Vienkārši es izlasīju un es sapratu, ka tas ir unikāls materiāls, ar ko man kaut kas ir jādara, bet es nevēlu no šitā nesaprotu. Man bija stāst, jo tur tikai par tehniku, faktiski, tikai par sacīkstēm. Viņš aprakstīja visas savas dzīves sacīkstes. Es domāju, ja man ir tas kripatiņš, talanti, tas man ir no viņa pilnīgi noteikti. Jo pa dzīvi viņš nerakstīja tikai par tām sacīkstēm, un es ieraudzīju, un es sapratu, vienkārši tajā brīdī es sapratu, kas tur patiesībā ir apakšā. Tu nevienam neesi varējis to izstāstīt, un lai nesajūgtu prātā, kā viņš arī man teica. Viņš to rakstīja nost. Vienkārši visu to aprakstīt, tās šausmas, tās grūtības, un arī kaut kāds arī prieks un tās īsās uzvaras, ja, kas ir bijuši ļoti krāši. Un es sapratu, ka man kaut kas ir jādara, bet es tajā laikā biju absolūti negatīvs, absolūts gurķis, bet es visu laiku, tos 6 gadus, es nesāju līdz to domu,
par to romānu, bet es nebiju gatava. Un tad tajos pēdējos 2 gados Bumbulītis gan tapu starp, kad es tapu par vīrieti, jo man vajadzēja tapu par vīrieti, es citādi nevaru uzrakstīt. Ja es nevaru iejusties tajā tālā, tad tur nebūs. Vienkārši nebūs. Un tad, kad tā vīrieša man bija pat daudz, es to Bumbulīti rakstīju. Bet tad bija pētniecības process šausmīgi ilgs, protams, jo es taču vazājos pa visādām garāžām un motoriem un džekiem un pīpējām un dzelžu noliktavās un tā tālāk, jo man vajag saprast vienkārši, kā tas reāli strādā, kā tas izskatās, kā tas viss darbojās, ja? Jo, ja es to nejūtu, to atmosfēru, neizjūtu, un es nesajūtu tos cilvēkus, tad tur nebūs. Es nevaru uzrakstīt kaut kādu romantisku stāstu par sacīkšu braucējām. Pats smieklīgākais bija tas, ka tad, kad es uzrakstīju to manuskriptu, neiedziļinoties detaļās, tas ilgi gāja, es vairākas reizes metu ar roku. Vienkārši, bet te man tie puiši, ar kuriem es jau biju sapazinusies, ar tiem vecie sacīkšu braucēji, viņi man vienkārši bakstīja. Es bez viņiem nekur netiktu. Viņi neskatījās man kā uz baleriņu, kur sajauku uz garderobas, bet vienkārši viņi man tiešām palīdzēja. Tiešām arī stāstīja un visu, un es eju arvien vairāk sapratu un visu un tā. Un tēti, protams, es turpināju par dzīvi, jo tā dzīve ir bijusi tik smaga, ka ir daudz, kas ir aizmirsts, apzināti. Un tad vienkārši tās mazās makšķeres, kuras es metu, ja, un tās gripatas, ko es vilku, un, protams, ka bezgalā daudz iztēles ir tajā visā arī, ja. Bez tā nevar, ja. Mākslinieci, viņa mīļotu sievieti un palīdzēja uzbūvēt, piemēram, Helga Ingeborg Melbārda, kur arī ir mirusi šobrīd keramiķi. Viņa paspēja sagaidīt man grāmatu, bet neizlasīja. Viņa man palīdz uzbūvēt to mākslinieces tēlu, tās mīļotās sievietes tēlu. Ja, tā kā tur arī ir tā kombinācija ar dzīvi un iztēli. Jo teica man džentelmenis, ja, viņš viņam apsolīja, ka es par viņu sievietēm tā kā tas ir nerakstīšu. Ja, bet tādēļ man vajadzēja kaut kā tur izlīst savu tīkliņu. Kaut kā savu iztēles tīkliņu, ja, tā. Jā, un tad pienāca brīdis, kad es biju gatava. Tā vienkārši, ka tu esi gatavs, ka tas ir, tad pienāk tas moments, ka tu esi gatavs, ka Džena arī ir gatava. Jā. Tā tas ir tiem romāniem. Un kā Dženai ar romāniem? Man ar tiem romāniem tā, kā tad, kad iznāca grāmata Sainis, tas ir otrais stāsts krājums, tad Kristīna Ilzeņa man uzrakstīja tādu e-pastu, kurā jautāja, vai tu saproti, ka tu esi gatava rakstīt romānu arī. Un tad es Kristīnai apsolīju, es teicu, jā. Cik vienkārši? Jā, es patiešām apsolu, man vēl būs viens stāstu krājums, bet pēc tam gan tikai romānus vien. Un Kristīna uzrakstīja, labi, turu tev pie vārda. Un tad es zināju, ka būs tie krītapļi, ja, jo tur lēnām tas tapa. Un krītapļi tika iesniegti, un tad man iekšā atkal sāka dzīvot jauna ideja par to romānu. Un romāns tika uzrakstīts. Sākumā viņš tika uzrakstīts galvā, un tad viņš tika sākts uzzīmēts uz papīra, jo tur ir tas bija diezgan ilgs plānošanas laiks, un tad es viņu arī pavasaru uzrakstīju. Un tagad nākamais būs romāns. Jā. Apsveicu. Paldies, vēl jau jāgaida. Jā, gaidām. Es jau uz Ziemassvētku jau gatavojamies. Būs iemesls tikties vēl uz kādu sarunu. Tas bija tāds, pirmais, jo pirms tam bija tā sajūta, ka nevar, nebija tāda pārliecība, ka tādu garu. Bet citi atkal sāka romānu. Jā, citi atkal sāka. Tas vienmēr ir jautājums, man ir brīnums, kā to var izdarīt patiesību. Lai gan Ledus okeāns būtībā, tāpēc viņš iznāca tagad atsevišķā grāmatiņā, jo tur bija doma uzreiz par mazo romāniņu, par mini romānu, jo tā ir tāda sāga, ja? Tomēr ģimenes pēc dzims, bet tajā brīdī, tajā laikā, ja es zinu, ka jaunajiem autoriem arī ir grūtības, nav ar ko sākt, ja? Bija tāda sajūta, tāda minstrināšanās, bet neaiziet, ja? Labāk saliks visu kopā, un tad jau kaut kā, un tad tas tā bija, tā vienmēr ir tā minstrināšanās, un nezinu, kāds
kā tas nostrādēs. Tad tiem stāstiem atkal ir tā, ka tu ir ko izstāstīt, un tad tu gribi ātri tā izstāstīt, un tu stāst tā īsajā, un izstāst tā, jā. Un tā, un tad likās, kāda, kad es tur romānu rakstīšu, es tur būs tik ilgi. Tas vispār tāds ir, jā. Bet tā ienākšana, es nezinu, kā tev bija, bet man bija ļoti labvēlīgi, man liekas, tā ienākšana tajā literārajā vidē, jo es nevienu nepazinu. Pilnīgi, jā. Un es neko nezināju par šo vidu. Es pazinu tikai Ievu Melngālu. Man bija milzīgs pārsteigums, un es nekam negatavojos. Man likās, ka vienkārši esmu veca kaut kāda, tur sākus kaut ko. Man vēl Ieva teica, pasūta kādiem žurnāliem, kādu stāstīņu, ja? Un es tik sapratu, ka ne jau literāriem, bet kādiem sieviešu žurnāliem, ka vienkārši, tu nesaproti, ko tu raksti, un tad es pat nesaņēmu nevienu atbildi, ne, paldies, mums nedara vai tā kaut ko, ja? Es domāju, ja mani neņem pat sieviešu žurnāls, ko es vispār darīšu literatūrā? Un tad ir tas moments, kad tu tā kā klauvē ne tajās durvīs, jo es aizsūtīju uz Satoriju vienu stāstu, viņi man pēc 2 stundu atbildi, ja? Kad lūk, publicēsim, ja? Un tad es atceros, ka es mazgāju grīdu tajā brīdī mājās, un es noslaucīju seju ar to grīdas lupatu, tāpēc, ka vienkārši tas ir, tāds, ārkārtīgi liela sajūsma. Es saprotu arī jaunos autors, ka tas ir tiešām liels tāds panākums un motivācija, ka tev tādi nopietnie sporta klubi ņem par pilni. Un tad jau lēnu gara. Bet, un tad tā ieiešana vēl bija interesanta literatūra ar to, ka iznāk Ledus apelsīns. Viņš iznāk, tur kāds kaut ko lasa un pēkšņi sāks aicinājums intervijām. Bet es vispār nesaprotu, ko es esmu uzrakstījusi. Jo man ir tikai Ievas viedoklis. Ja? Vēl Bārbala saka, ir ļoti labi. Es domāju, bet visticamāk, to saka visiem autoriem, kuri iesniedz savus darbus. Ja? Un tā. Un tad man bija nenormāls tāds nervu tāds šoks. Ja? Ko es tagad varu iet, ko man tagad pastāstīt? Un tad pirmā tā, bet es negatavojos nekam. Es nebiju gatava kaut kādai uzņemšanai. Es vienkārši pilnīgi neko negaidīju. Un tad es atceros, bija tas Kilograms kultūras, laikam nominēja pirmo reizi. Un es nezināju, kas tas tāds vispār ir. Un man uzraksta Eva Johansona apsveicījos, tur vai ne, daudz ir nominācija un tā. Es domāju, kas tas tāds ir? Jo es kaut kā vispār nesakoju līdz tām lietām, ja, kaut kā tā, ja. Tad tikai tā lēnu garu es sapratu, tā lēnām ievilkos. Un tad uzrakstīju kādu recenziju, kāds kritiķis, un tad es sapratu, tad es lasīju, ko es esmu vispār izlasījusi. Un tad es tālāk to arī stāstīju, ja, ko es esmu uzrakstījusi. Ja, jo tiešām tā bija pilnīgi tāda ienākšana uz dūlo. Tā es teiktu, kaut kā tāda sajūta bija. Es nezinu, vai tev bija kaut kā līdzīga. Ka man bija līdzīga, ja jūs varēs nevienu nepazinu, es tikai, kā es saku, es saprotu, ka tu pazini Ievu tā kā pirms akadēmijas. Nē, akadēmija tikai, un jau man arī ieteica, viņa teica, tev kaut kāda stāsta tā kā sarakstīta, vienkārši sakopē visu vienā vordā, neizsūti kaut kur. Viss tā ideja. Un es domāju, labi, vienā vordā visu sakopēju vienkārši. Un es arī, tā vispār bez kādām tur ekspektācijām. Es aizsūtīju, zvaigzni. Sameklēju, kur tur apgādes. Pirmais, kas pagadījās. Bet godīgi sakot tā, man nebija tā, ka es arī nepazinu, taču nevienu cilvēku nepazinu. Un aizsūtīju, un tad es saņēmu Bārbalas atbildi. Es domāju, cilvēks ir izlasījis, un pat patīk, es domāju, tā, bet neticēs. Domāju, kaut kas jau noteikti, ka būs kaut kāds šķērslis, kaut kas jau nav, jo nevar būt, ka tā tas notiek. Un tā tas sākās. Tā mēs sākām. Baltos zeķītēs. Jā. Tas bija tas sākums, un tad jau tu tā visādi. Jā. Bet ar tiem stāstiem laikam ir arī vieglāk, ka viņus var, ja tādu stāstu viņi var aizsūtīt kādam žurnālam. Ja, teiksim, ja pirmais būtu uzrakstīts romāns, nedomāju, ka uzrakstīt romantiķi, viņu pat nekam to varētu aizsūtīt, nē. Jā, bet es atceros arī toreiz bija tas viedoklis, ka vajag romānu pirmo.
vajag pirmo romānu, kas stāstu krājumu neiet un nepērk. Es atceros, ka bija kaut kas šitāds. Jā, saka, bet, romāna nav, ir tikai tāda, tad tā arī aizgāja, un tad tā arī viss notika. Lēnu garu. Viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Mācīju redzot, jā. Vai jums ir kaut kādi īpaši rakstīšanas paradumi, piemēram, jūs radošu darbu varat darīt tikai no rītiem vai pēcpusdienās vai vēlos vakaros, vai nav tādas likumsakarības tajā, kā jūs savus rakstu darbus veicat? Man patīk vakaros. Vakar. Jā, vakar kaut kur no pulksten 8, 9, tas man tas labākais rakstāmais laiks, tad man rakstās pa dienu. Man pat faktiski, kad ārā ir gaiši, un tā kā tāds vampīrs, tad kaut kā, bet tad ir arī tās, man kā mājās klusāks viss un tā, un jā, man ir vajadzīgs tas vakars. Bet ja tās ir tādas ziemīgās, pelēkās, sestdienas, svētdienas, tādas drūmās, tad labi rakstās arī brīvdienās, jā. Bet tajās darbdienās, jā, vakar. Bet tā nekas cits īpaši nav vajadzīgs. Man ir vajadzīga tikai mūzika, austiņās klausos kaut kādu klasisko mūziku, un tas var rakstīt. Jā. Nekas īpaši. Tu mums ar tevi nesaskan. Jā, jo es varu rakstīt tikai ļoti agri no rīta. Jo vakarā es pilnīgi tikai kaut kādu lētīgu detektīvu televīzijā, jo tu man pilnīgi tad smadzenes atslēdzās. Jo tas rīts, kad tu pamosties agri ceļos, tu 6 apmēram sāp, kamēr man tur visi vēl čuč. Tad ir tās stundas, tās manas stundas, kad es to ar atvērtu, ar tīru galvu, ar atvērtu prātu, kad es visu var iet, visā tā iekšā redzēt visu. Tāda sajūta, es arī rakstu. Tad, kad tu raksti romānu, tad jau ir citādāk. Tad, tomēr, tu apjoms jau lielāks, tad tu vari tomēr pieslēgties jau kurā laikā, bet ar stāstiem man tā ir. Es redzētu to tīro bildi, man vajag to agro rītu, pilnīgi tīro galvu. Jā. Jo vakarā, tur es esmu sapratusi. Varbūt jaunībā būtu bijis citādāk. Jaunībā pilnīgi noteikti, bet 3 naktas negulēts, kas tas vispār tāds, mierīgi. Bet tagad jau 9 kādu iemidzinošo detektīvu vai kaut ko tamlīdzīgu un viss, smadzenes pilnīgi atslēdzās. Un, kad bērns vēl mācījās skolā, ka vēl atnāk un ar kaut kādu savu literatūras šito sacerējumu, ko vajadzētu mammai izlasīt, tad vienkārši lāc. Es saprotu, ka tas vispār ir. Tā ir, tā kā katram savu. Bet tas sākums ir ļoti sarežģīts, kad tu ieraksties. Vismaz es nezinu, kā tev bija, bet tas sākums bija tāds, ka es vienkārši sev piespiedu rakstīt, vienkārši fiziski piespiedu rakstīt tā kā anekdoti par čukču, ko redzu to rakstu. Rakstu, ko redzu, tā kā, Tas, lai dabūtu šo ritmu, un disciplīnu, Jo sākumā jau nebija tik raiti, man tie stāsti tik raiti nedzina. Viņi dzina tā lēnāk. Man bija tā, ka teiksim, es ēdu vakariņas, un es gaidu jau kā, vai ātrāk visi pāēdu. Jo es gribu tā kā, jo visu laiku, jo es domāju faktiski tikai par rakstīšanu. Man visu laiku ir, es varu, es runāju cilvēkiem, bet man iekšā jau tur sēdi kamerā, izlodzīju zeku un domā par rakstīšanu. Es domāju vienkārši kā jau, kā viņš tūlīt tur tā. Un tā ir, es saprotu tevi, Ir šitāds sajūta. Es bija tas Ešenvalds, ka viņš stāstīja, es biju intervijā ar Šlāpinu, viņš saka, es gribētu, man jāved bērns uz bērndārs, un es gribētu, lai būtu tāds algoritms, kas pieraksta man to mūziku, lai es vienkārši nezaudēju laiku. Apmēram tā reizēm ir. Tas tā kā arī ejot pa ielu, man nāk kāda ideja, un tad es ātri ņemu to telefonu un ātri ierunāju to tekstu. Es izliekos, ka es runāju pa telefonu, un es ierunāju, es eju un runāju kaut kādu drausmīgu tekstu. Tādu. Tad kā mēs neaizmirst. Un kā, ja kāds klausītos, tā kā ko. Bet es izliekos, ka es runāju kā telefona. Tā ir. Nu, redz, tās atšķirības jau mums parādas, tas ir feini. Tā mēs te rakstām. Man līdzīgi kā Dženēra, es bez diktafona liekam nevarētu daudz ko, un patiesībā tik bieži ir bijis žēl, ka es neesmu piefiksējis kaut kādu ideju, jo liekas, ka viņi ir nezūdoši, bet viņi ir zūdoši, diemžēl.
naktī raujos augšā, reizēm ir tā, ka krāmas pietiks. Jā. Tas ir fakts. Man ir bijis, ka es arī miegot ciet un viss, un tev jāatcerās, un es ātri, es vēl īziņas sūtu, es arī tā daru. Jā. Ja man, es tā kā negribās, tur kaut ir situācija, ka nevar runāt pie kaut kur, pie dakteri, piemēram, ātri es sūtu savu īziņu. Vai notūs tevs zīmītēs. Tā, galvenais, lai neaizmirstās. Jā, jo tās idejas, viņas ļoti gaisīgas ir, viņas tā tvaigas. Virtuvē kādreiz, ka tu kaut ko dari, es fiksu uz kaut kādu kalendāriju žurnālu, fiksu to vārdiņu, jo tas ir tas moments, kad tu uzraksti stāstu, ir kā viņš ir, bet viņš nedzīvo. Nu, ir reizēm, es zinu, kā tev, bet man ir tā reizēm, ka tu viss ir kā ir, bet viņš neelpo. Nu, nav tur tā dzīvība, tā stāstā, un pēkšņi tu saproti, ka tur kaut kas trūkst. Un tad pēkšņi kaut ko citu darot, jau kliņš atnāk tas teikums vai tā frāze vai kaut kas tāds, kas pilnīgi visu saliek to puzli savā vietā. Nu tā arī ir. Nu tā arī gadās. Ir jau tagad vairākas grāmatas sarakstītas. Es vēlējos jums pajautāt, kā jūs uztverat kritiku par saviem literārajiem darbiem. Vai jūs lasāt recenzijas ar lielu interesi, vai varbūt jūs baidāties lasīt, kas tur būs uzrakstīts? Kritikas esamība jau pat pa sevi ir ļoti labi, ka viņi ir, jo tas ir, ja tā kritika nebūtu, tad būtu vispār traki, tad būtu tā, ka neviens tā, ka nelēkās nezins, tāpēc katru kritiku, katru recenziju es ļoti gaidu, protams, ka Bet man ir arī kaut kā veicies, ka man tās recenzijas ir bijušas labas, man nav bijušas tādas galīgi iznīcinošas tādas, ja. Un, ja ir bijuši kaut kādi, nu, teiksim, jā, es ļoti pozitīvi uztveru to kritiku. Un es saprotu, jā, ka, teiksim, tas moments ir bijis, ko lasītājs, ko kritiķis, viņš ir sapratis savādāk. Un man pat ir bijis interesants, ka es pat neiedomājos, ka var arī to nolasīt, teiksim, tādā veidā. Jā. Arī, jā. Tas ir tāds moments, tas ir interesanti, kā ieraugt. Ka ieraugt, ka pilnīgi savādāk, un ka man atverās, jā. Bet, teiksim, atkal, ir auditorija, kur, teiksim, ir cilvēki, kam tie mani darbi viņi nav, tā kā mērķa auditorija attiecīgi, viņiem tie darbi nepatīk, viņi arī tad saka, tas tā kā nav mans, tas tā kā, jo daudz arī saka, ka vispār nepatīk stāsti, kā stāsta formāts, ka nelasa stāstus vai, tā kā, un citiem atkal nepatīk, teiksim, tur, ka viņi tādi to sociālo tēmu vai ka pa skarbu, pa drūmu, un tas sev ir normāli, jo man pašai, ka es ļoti daudz grāmatas sāku lasīt un nepabeidzu, jo man tā kā neinteresē temats vai man kaut kas neaiziet vienkārši. Tā. Līdz ar to es tikai esmu priecīgi, kāds kaut ko uzraksta. Jā, es arī priecājos par kritikām, un man liekas, ka tomēr ļoti maz literatūras zinātnieku šobrīd, kuri varētu rakstīt kritikas, jo es ārkārtīgi ar tādu dīvānu varbūt attieksmi. Man ir ārkārtīgi grūti, kad rakstnieki raksta par rakstniekiem. Tas ir tas moments, ka vienkārši nav šīs profesionālās kritikas, ja, un tad kas vienmēr ir kaut kur mazliet dīvāni, ja, jo arī, kad pasakojam tiem portāliem kaut vai internetē, mēs arī redzam, ja, kad savēji uzrakst par savējiem vai vēl kaut kā tā, ja, un tad man kaut kā gribētu teikt, ka man laikam savulaik paveicās, jo es nepazinu nevienu, bet par mani rakstīja, par tiem maniem darbiem, ja, un tas man bija tāds ārkārtīgi liels pagodinājums. Un pirmā kritika bija skarba. Es jau stāstīju te pirms šīs tikšanās, kad Anita Konste, tā kā viņa vēl rakstīja kritikas, man liekas, viņa vairs neraksta. Viņa bija tā kā random izvēle, tā kā garām ejot izvēlējusies manu grāmatu, kur bija pirmā grāmata, tātad jauna grāmata, iznākusi jauns autors, lai pateiktu visu, kas viņai ir iepis latviešu literatūrā. Un vienkārši tas sanāca, ka tā bija viņa pat nebija tur īpaši tā kā iespējams varbūt izvēloties kādu, atkal kārtējies jaunais autors ar savu sviestu, ja. Bet tajā brīdī man tas nelikās kaut kā šausmīgi, tāpēc, ka man piezinīja Antonija Skopa toreiz, un teica, ka būs traki, bet
Bet, viņi man pabrīdināja, tā vienkārši tā goda, kaut kā tā bija. Jo arī varbūt ir tāda, jauns autors un kaut kā tā, bet es neko negaidīju. Man nebija arī tāds, tiešām tāds gājiens, ka tagad nezinu, kas būs kaut kas tāds. Normāli, tā viss tā jau būt. Un tad sākās viss tas arī cits, tas, kas parādījās, pilnīgi cits kritikas, citādākas, citādāk veidi, un tad es sapratu, ka nav tik traki. Ka nav tik traki. Bet tad es tur, kā jau es teicu, es arī, kad man šausmīgi saslavēja, un tad es arī mazliet uzpeldēju virs augstāk par savu, mazliet uzpeldēju augstāk nekā varbūt vajadzēja, un arī uz vienu kritiku es atbildēju, un es sapratu, ka šito taču nekad nedarīt. Es atvainojos par žargonu, bet šito nedariet, ja drīkst ieteikt, Komunicēt ar kritiķi, Nē, tad īsāk es pat kaut kā, es pat nezinu. Es ar laiku vienkārši iemācījos to pieņemt tā kā, vienkārši, tā ar pateicību pieņemt. Es vienmēr esmu patiešām pieņemt, ka par tevi raksta. Jā, ka vispār cilvēks ir izlasījis, ka cilvēks ir atvedis to laiku. Jā, es drīzāk to sev saku. Es nesaku to citiem, es vienkārši sev to drīzāk saku, jo tu nevari ielīst otrā cilvēkā un redzēt viņa acīm un just viņa sirdī. Viņš jūt, kā viņš redz, jo tu viņam nepatīc, tu nevari viņam patikt. Bet izlasi rekomendēt, tur kaut kā citādāk ir uzrakstīts, kā tu esi sapratis, nē, šādi tas nestrādā. Un tad vienkārši tu saproti un visu, un dzīvo tālāk ļoti mierīgi. Un priecājies par visu, ko tev dzīve piedāvā un literatūra. Un arī Ārnis, kad uzrakstīja arī pirmo, tad redzējis, man liekas, bija. Protams, man likās redzēja, ir arī, raksta vēl kritiķi arī par citām grāmatām, tā kā viss ir labi. Jā, tad, kad es iepazinos arī ar Ārņa recenziju, tad es izlasīju, un tad es sapratu, ka tas man bija tāds arī tāds zibens spēriens, ka es sapratu, ka ir cilvēks, kurš ir sapratis to, kas faktiski nav bijis ielikts vārdos, un ka tomēr ir, un es biju, tiešām pārsteigta, ka Ārnim izdevās nolasīt to visu to. Jā, tā ir liela laime. Jā, un ka tāda, sakot, tad ir. Tas bija tā toņkārt, Man arī ir gadījies lasīt tādas recenzijas, ka tu saproti, ka šeit ir saprast. Viņš tiešām ir saprast, ka viņš ir sapratis tevi, kā tu esi gribējis uzrakstīt. Pilnīgi tā. Un tā ir tāda ļoti ārkārtīgi liela lāma, jo ir kaut kas tāds, ko tu ieraugi, cik interesanti, tā kā, tad tas skatījums, redzējums, paldies, bet ir arī tie tās dažas kritikas, kur tiešām sakrīt visu, ko es gribēju pateikt. Tā ir tiešām ļoti, ļoti liela. Tā ir laime, prieks. Rakstniekam tas ir ļoti būtiski. Jā, būt saprast. Ļoti, jā. Bet es arī apzinos to, ka nebūs tā, ka tev vienmēr, loģiski, man reizēm ir, man pat zvanu kundzītes no lasītāju klubiņa. Mēs lasījām jūs stāstu, bet ko jūs īsti bijām domājis? Vai tā vai šitā? Mēs te esam sastrīdējušies. Un tu līdz ar to, tā kā, es jums varu pateikt tikai to, ko es domāju, bet es ļoti priecājos, ka jūs to redzat šādi. Man nav iebildumi, ja jūs interpretējat šādi, brīnišķīgi. Ja jums šitā darbojās kolosāli, man nav nekādu iebildumu. Tā. Cilvēki jau viņu izlasa tikai to, kas ir viņos iekšā. Viņi cer to savu filtriņu izlasa tikai savādāk. Viņam nekāds citādāk to... Varbūt kādam no klātesošajiem ir kāds jautājums Dacei vai Dženai. Vajag izmantot izdevību un paprasīt, kā es vienmēr saku. Visu, kas ir. Vai palasīt. Vai palasīt labāk, tā runāšana. Nē, droši. droši. Vai visi sakautrējušies, vai... Es gribēju vēl vīrību tāds. Jā. Jo, manuprāt, tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem vispār rakstīt pretējā dzimumā,
saprotu, ka tas bija grūti, bet kā tas ir? Kā tu to domāji, ka tu kļuvi par vīri? Bet es tiešām tā arī domāju, jo redz, es pat, ka man nesen bija raidījums Ātruma cilts ar Timrūti, ja, un es viņam stāstu, ka es arī kļuvu par to vīrieti, jo es nevaru citādāk uzrakstīt. Un es sāku runāt tā kā vīrietis, es sāku runāt vīriešu dzimtē par sevi, piemēram, ja, tā kā, ja, un vienkārši tāpēc, ka tu pārslēdzies, tā ir vienkārši es vienkārši pārslēdzos, es reāli pārslēdzos, es esmu vīrietis, es esmu viņā iekšā, es viņu sajūtu, ja es viņu nesajūtu, es nevaru būt viņš. Man ir jāsaprot, kā viņš tagad jūtas, kāpēc viņš dara to, viņa neveiklības, viņa kaut kādas veiklības vai kaut kādas, arī, vienalga arī viņa attiecības ar sievietēm, bet es esmu vīrietis tajā laikā. Es esmu tā kā aktīvs, es sevi dzemdinu šo tēlu, vienkārši, tā tas ir, es nevaru citādāk. Jebkuru tēlu sevi dzemdinu, es nevaru viņu citādāk uzbūvēt, ja es viņu nesajūtu. Arī to tēti, es viņu tētis, bet es viņu tā kā, es sev radīju citu vīrieti. Es vienkārši viņu redzēju citādu, lai vienkārši nebūtu tas iespējas, tā tēta, vai ne, tas ir tomēr mulsinoši. Bet es biju cits, tas vīrietis tikai, ar tām dažādām tēta dzīves epizodēm un to viņa sportu, to visu. Un tā ir par visiem tēliem. Maz puisīts, lielāks puisīts. Es visu laiku esmu viņš. Es mēģinu viņu dzirdēt, just visādi. Tā kā es esmu viņš, tā kā fantomas paņem sevi. Es pat nezinu, kā to pateikt. Paskaidrot citādi, bet tā tas darbojās. Un, kad tu rakst arī, es esmu vīrietis, es nespēju vispār domāt kā sieviete tajā brīdī. Un reizēm ir tā sajūta, ka tas vīrietis arī pat daudz, ka tu sāc jau izpausties dzīvē kaut kā līdzīgi. Un tad tu tā paga. Ja? Kaut kā tā pārslēgšanās, ir tā. Es nezinu, kā tu citādāk izstāstīt, tikai sajūtu to visu. Pastāstīt, es atcerējos par citu rakstnieku, kurš man stāstīja par to, ka viņš ir šis tēls, par ko viņš raksta, tā laikam ir tomēr tā līdzīgi par to lomu iejušanos. Es citādāk nespētu, ja es viņu nejūtu, es viņu neuzrakstīšu, pilnīgi nekā. Tā ir ar visiem. Viņš stratējies cilvēks, tas lielāks. Tāda meistarība. Tāpēc, ka tas, man liekas, ir tikai tāds vārdu robeža. Tāda vārdu robeža. Viņš saka, es nevaru rakstīt, es neesmu vīrietis, es nevaru rakstīt. Jo. Tā ir komforta zona sieviete. Sieviete ir tā kā komforta zona, bet tas, ka tu, man ir bijuši arī stāsti, kur ir no vīriešu skatpunkta, es bišķiņ jau patrenējos, bet tomēr romānā tev ir visa dzīve jāiznes, un tas ir šausmīgi grūti. Bet tu nevari bez tā, kur neraudāt par daudz, kur kaut ko, ja, kaut gan atklāšanā visi veči, sacīkšu braucēji, visi raudāja. Tā kā arī tas nav patiesība, ka vīrieši neraud tādi spēcīgi vīrieši, teiksim, vai kaut kādi traki vīrieši, viņi visi raud. Īsti kaut kādos brīžos, ja, un arī tad to, kā viņi pārdzīvo savas sāpes. Zaudējums, viss, kā viņi to dara, kā viņš to dara, vai ne, un tu teici, man uzrakst vienu teikumu tikai, es aizgāju, gribēju pakārties, piemēram, tas ir viss, kas man ir, un tad tu vienkārši sāc dzīvot tajā, sāc attīstīt to, kā tas viss notiek, kas viņā darās iekšā, kā viņš izjūt to gresidību pret sievieti, ja, kā līdzīgi, ja tikai varbūt tā rīcība varbūt citādāk, ja. Kad sieviete varbūt ir satējuši skandālu, viņš paņems 38. atslēgu un tu vienkārši ietasīs, ja? vai vēl kaut ko tādu. Ja? Tādu. Jā, tā kā es to daru šādi. Ja? Tāpēc es jūs mocīju par tiem tēliem, ka viņus vajag izstrādāt līdz sīkākajai niansē visu par viņiem zināt, jo tad tu zini, kā viņš rīkosies. Tur nav beigām māksla. Bet tas ir, man liekas, tāda robeža, ko mēs nolikam. Nē, es esmu sieviete, es par vīrieti, nē, nekādā gadījumā. Es gan nezinu, varbūt tāda Kolmanim laikam bija. Kolmanim bija tās Annas stāsts, tas vēl tā. Bet viņām bija viens, es dzirdēju vienkārši, es neizlasīju, es neesmu lasījis tas Annas stāsts, bet es dzirdēju viņu prozas lasījumos ar vienu stāstu no tiem Annas stāstiem. Kur tā sieviete naktī tur iet un kaut kas tur tāds, kāds ārpāds, man liekas skudriņas pārkal, jo vienkārši viņš tā ir sieviete, vienkārši sajūtu sevi
tajā, ko viņš ir uzrakstījis. Kaut kā tā, tik ļoti precīzi, tik niansēti. Ja? Tā kā, jā. Tas jau tāpēc arī, ka es nezinu, teiksim, tad, kad iekšēji man nekad nav, es nezinu, kā to pateikt, man nekad nav sajūta par iekšēji, es nejūtu savu kādu dzimumu. Man nekad nav tāda sajūta, ka es sieviete, nekad vispār. Es vienmēr esmu tikai cilvēks. Tu rakstkrīt apļūst par to, jo tu jā, man ir tā kā iekšējā tā man pasaule ir bezdzimuma. Un līdz ar to manis tam nav vispār nekāda nozīme, un es ļoti varu mierīgi. Es varu būt vīrietis, es varu būt sieviete, es varu būt puika, meitene, veca tante, veca onkulīte. Pilnīgi, jā. Tev ir nojaukt šīs robežas. Man nav tā robeža, jā, jo es arī, kad es iekšējais, kā mums ir tā plūsma, viņi ir bezdzimuma. Un tāpēc laikam man ir arī, tas vienkāršāk. Jā. Jo, tev tas kā ir dabiski, bet es viņu tā kā radīju. Es kaut kam pārkāpu pāri, es ticamāk tai sienai, ka nē, sievieti nekad nevarēstīja kā vīrietis. Tas ir tas, ko mēs iestāstām tajā mūsu galvā, ieliekam, ieskrūvējam, ne? Bet patiesībā mēs varam. Sanāk iejusties visos tajos tēlos, vai kā galvenais, jo Dženai, piemēram, jātiek pie pats, kā viņi bija, kas advokāti tur piranizēja, teiksim, kā tajos negatīvajos tēlos sanāk iejusties un to domu pagadījumu. Faktiski tieši tā kā arī pozitīvā tēlā vai neitrālā tēlā, tieši tādā veidā. Vienkārši tu tajā brīdī esi tas cilvēks. Tu esi tāds ar tādu backgroundu, un tu vairāk neesi, es Ilze, es Annija, es Džena, tu vairāk neesi tas, kas tu esi tā kā fiziskajā pasaulē, bet tu esi tas cilvēks. Pārslēgšanās, sanāk rašāks ar sevi. Jā, un tā ir absolūta pārslēgšanās, jo tu tā sāc domāt, tu tā runā. Tu pat saproti, ka teiksim, viņš tur iet pa to ceļu, un kas viņu tur kaitina, kaut kādi putekļi, kaut kādas vecenes, un tas viss. Bet tas ir to viņš. Tu man stāstīji par to, kā tu ejūties tajos maniakos. Tā ir tā super empātija, ka tu saproti, ka tu man teici, ka šie cilvēki, es viņus sajūtu, ka viņiem, ka viņi to nelaimi, to sāp, ka viņi nevar nekad būt citādāki. Viņi nebūs nekad citādāki, tie manieki. Viņi dzīvo tajā savā kolbā, un viņi netiek ārā, kā narstāvī. Viņi netiek ārā. Viņi vienkārši tur ir tajā iekšā, viņi tajā savā robustajā tajā pasaulē. Tāda, kāda viņi ir. Viņi slēdz kā sitās pret to stikla sienu. Un viņus nepieņem, un viņi netiek, un tu vienkārši to izjūti. Izjūti to, un tad tu jūti, kā tas būtu, kad tu sities pret kaut ko, un tad tas vairo to agresiju, ja? Vai arī otrkārt vilkšanot vai sāpes. Un tad tu to arī raksti. Tā ir, jā. Par Dženas stāstiem es gribēju piebilst, man ļoti patīk, ka Dace, manuprāt, vienkārši izcili trāpīgi pateica tādu vārdu kā suģestējoši, jo es ikdienā ārkārtīgi daudz lasu. Un man jāsaka, ka tad, kad es stāvu debijas krājumu lasīju, patiešām uz mani, manuprāt, reti kura grāmata bija tik liela iespēja atstājusi. Un piedāvām, labi, tas ir mans subjektīvais tagad, ko es stāstu, bet šī grāmata devās pie citiem lasītājiem un arī pie tādiem, kas varbūt ne tik daudz sako līdz jaunākajai latviešu literatūrai, un vispār visi teica, jā, tas ir kaut kas. Un tad es pēc tam, un arī pēc citiem stāstiem esmu domājis, tur ir tik daudz sāpju, tumsas, reizēm vardarbības, gan tiešā, gan netiešā veidā. Kā tev pašai ir, vai tev ir viegli attiet no tā visa, ka tu esi uzrakstījusi, vai kamēr tu vēl esi rakstīšanas procesā, jo tev taču ir jāatslēdzās no tā, citādāk to arī sev sāc darīt pāri. Rakstīšanas procesā, kā es saku, es esmu tur kā iekšā, tur tajā tēlā. Es to visu uzrakstu.
Bet, kas ir labi, es neļauju tam tēlam ienākt tajā manā tajā reālajā. Ja? Es viņus turu nošķirtu vienu no otra. Un tad, kad tas stāsts ir uzrakstīts, tad darbs ir uzrakstīts, un ja viņš jau ir uz papīra, tad viņš ir aizgājis projām. Un es savus darbus vispār, es viņus nelasu, es viņus nepārlasu, es pat grāmatas ļoti minimāli pāršķirstu. Es pat grāmatu veikalā cenšos jo tas ir pilnīgi, bet tā ir, jā, tas darbs, viņš ir uzrakstīts. Bet viņš ir privāts, viņš dzīvo atsevišķu dzīvi, jo viņš ir, un tad es vienkārši viņu tur daži, tur tā un tā, un kad man kāds kaut ko paprasa, un man vajag paskatīties, tad es tā ļoti uzmanīgi pāršķirs to savu grāmatu, un tad es saprotu, ka es viņā pat neorientējos, un tad es atveru vaļā manuskriptu, kas ir datorā, un es varu kaut ko tur sameklēt. Jā, bet par to tiešām, uzrakstīts un prom. Jā, uzrakstīts un prom. Savādāk jau mēs nevarētu, jo, ja tas tēls, ja viņš dzīvotu ilgi... Te būtu laba aktris. Aktierim arī jāmāk tā nodalīt. Bet es lasīju kaut kādā intervijā, kur Ķesterim, kad viņam bija tā loma Kaligula, ka viņam bija ļoti smagi iziet no tās lomas, jo viņš dzīvoja, gadu vai vairāk. Viņš emocionāls, vīrietis, jā. Un ka vispār viņš nevarēja tikt laukā no tā tēla. Un es to saprotu, kā tas ir, ja tu neesi tu, ja tu vairāk pēkšņi neesi tu, un tā uz tu ir kaut kur tur, un tu esi te, un tu vairāk netiec atpakaļ iekš savu tu. Un tad ir gadās. Ja tev pārķos pēkšņi rakstot arī tā gadās, ka tev joprojām turpina tur kādu brīdi viļņoties vēl tajā Haraldā, kad esi vēl Haralds, un kāds zvana un kaut ko tev prasa. Jā, tu pēkšņi pat nevar norēties telpā tajā brīdī, ir tā. Tas tā ir. Labi, teiksim, pirmkārt, paldies abām rakstniecēm, ka atradāt laiku un iespēju atnākt. Paldies visiem klausītājiem. Un sarunas jau tepatās vēl var turpināties. Jā, droši. Paldies. Izturējām. Paldies, Ārne. Vai tad bija tik traki?